Tā, čau ņinzas. Sen nav bijis drifts manā kanālā. Brauksim uz trasi, kurā es vēl nereiz neesmu ar viņu bijis. Kā nolēmu jums uztaisīt vienu drifta video. Nu ko, standarta opcija, ja? Ieminām tankā, kafijas, šmakijas, rekums vēl Marats pievienojās, Kristapsa bandu vēl ir. Tā kā minam, to viņi būsim galā trasē. Tā, kur ar čatminām izkrāvāmies, nokrāvāmies. Te, kur jau ņindzes mums. Trešais riepu komplekts jau aiziet. Nu tā, kā jau redzējāt, bijām trasē, slapjajā raganā. Un tagad parunāsim, cik tas viss prieks izmaksāja. Principā mēs sāksim ar trases izmaksām. Trase maksā 40 eiro no 12 līdz 5 vai 6 tur bija. Nu, principā to var uzzināt smalkāk pie viņiem Instagram profilu atstāšu. Ieiet Instagramā, uzrakstīt. Un var arī pievienot WhatsApp grupai, tā kā ieiet, piesakaties, kam interesē. Not un trase mums maksāja 40 eiro. Tas ir tas tā kā visa diena, neatkarīgi tur no tiem laikiem vienkārši ņem, no tiem 12 gāzē. Līdz aizslēdzās. Notu, trasa īstenībā ir pa čotnumu, tāda tehniska, ir katreiz pamaina kaut kādu konfigurāciju, ir arī būtībā var izgriezt otro līdz galam, prasās jau trešajā likt, kam ir īsāks redaktors, bet ir tur, kur rokas izlocīt, patrenēties, jaļņi kā trasa ir, un noteikti aizbrauksim vēlreiz uz turieni, tā kā būs vēl gan jau kādi viļi garāk jāuztaisa no tās trases. No tā, koreču trase mums ir 40 eiro, un tad nākamā vajadzība mums ir būtībā riepas. Riepas es nobraucu apmēram 2-3 pārus lietotas riepas, un tad tieši tāpatās 2 līdz 3 pārus
paņem līdzi vienmēr jaunas gan rezervē, gan, kā saka, arī uz saķeres pabraukt. Principā tās jāieno tās trases, viens pāris vēl ir uz mašīnas, jaunās nobrauktās, bet, šoreiz man ir aizgājuši 1, 2, 3 jauni un 2 lietoti pāri. Lietots riepas, principā, es dabūnu bez maksas, tā kā tas man nav pie izdevumiem, un parasti es viņas savācu servisā, klienti atstāja, un parasti viņām ir, kaut kāds tāds atlikums, tur 4-5 mm, galīgākos sūdus es neņemu, tāpēc viņas jau ātri beidzās. Un jaunās riepas, tad man, kā saka, ir jāpērk pa naudu, viņa maksā apmēram 40 eiro, precīzi nepateikšu, bet, maksā viņa 40 eiro, man liekas, gabalā bija pirku. Tas ir 3 pāri, 6 riepas, 240 eiro. Nopērku es Sunfulu, 3 astotniekus. Principā topavā riepa, ar ko visi brauc strītā, sacensībās. Diezgan labi sevi parādījusi, laba saķere ir, daudz protektors ir dziļš, un vienīgi, ka bija vienu vasaru, kad lielā karstumā, nezinu, vai man tāda partija trāpījās, vai kas man viņas šķīda ārā ar gabaliem. Principā, šādi te jauna riepa man izjuka ar labu protektoru. Tā kā par riepām mums ir skaidrs, 240 eiro klāt pie trases, kopā tas mums ir 280. Tad mums ir nākamā galvenais izdevums, tā ir degviela. Principā man transports ir, es vēdo trali, tralis ir pašam savs, tas kā saka, nav jāīrē, tricārītes ielēju tauranā, ar ko es valku, un žurkā es ielēju pa 50 eiro. Kopā tas mums ir 360 eiro, un ņemot vērā to, ka tās riepas ir paveltinākuši, ja tās būtu vēl jāpērk, tad būtu vēl plusā. Un labi, ka tralis nav jāīrē, tad tas arī vēl būtu plusā. 360 eiro. Vēl var brīvi pieskaitīt klāt visādas kafijas, dzeramos, McDonaldus. Un domāju, tas pasākums viss savalk uz kodiem 400 eiro. Tad tik arī jums izmaksā tagad šodien aizmīt uz drifta treniņu. Tā kaut kā arī ar to arī beigsim šito video. Mums ir Ivo, sīkā 46. Šinijam. Drīz būs jau kādi viģiki. 2 jau esam izlaiduši. Piesakojam. Tas vēl nav piesakojis. Viss jau mums ir sametināts, sakrāsots. Jau liekam hidro roceni. Hadenam mums viss jau ir virsū. Tas tāds maziņš spoilerīts no nākotnes. Tā kā tā, daita ņindzes turās, tiekamies nākamajos video.